Ēka tiks siltināta ar Paroc FAS 3 minerālu vati. Vates līmēšanu pie sienas veiksim ar sakrit līmjavu BK. Līmjavu sagatavojam atbilstoši ražotāju norādījumiem uz iepakojumu, stingri ievērojot norādīto ūdens daudzumu. Būtiski. Pirms siltumizolācijas materiāla līmēšanas ir jāattīra cokola profils no gružiem vai netīrumiem, kas sakrājušies montāžas laikā. Siltumizolācijas loksnes tiek līmētas no apakšas uz augšu. Svarīgi ir izvēlēties pareizo siltumizolācijas plāksnes pusi, uz kuras klāt līmēšanas javu. Paroc materiāliem šī puse ir atzīmēta ar sarkanu līniju. Līmējot siltumizolācijas materiālu ap logu un durvju ailēm, jāizveido iegriezums siltumizolācijas loksnē. Šāds risinājums ļauj izvairīties no plaisu veidošanās aiļu stūros. Lai uzlabotu siltumizolācijas materiālu un līmjavas saķeri, sākumā uzklājam plānu līmjavas kārtu, uz tās klājam javas līmējošo kārtu. Līmjavas uzklāšanai pieļaujami dažādi veidi. Līmēšanas javas joslas tiek uzklātas pa perimetru 2 cm augstumā un 5 cm platumā. Plāksnes vidū tiek uzliktas 6 javas pikas, tā, lai līmēšanas java nosegtu aptuveni 40% no vates virsmas. Lai izmantotu javas uzklāšanas metodi ar zobķelli, sienai jābūt līdzenai. Pamatnes nelīdzenumi šajā gadījumā nedrīkst būt lielāki par 1 cm uz kvadrātmetru. Ēku stūros līmjavus plāksnes uzklāja atstājot loksnes biezuma nenosegtu joslu, lai veidotos precīzs lokšņu savienojums. Lieko līmi obligāti jānoņem, lai siltumizolācijas materiāla savienojuma vietās nebūtu līmjavas, kas var sekmēt augstuma tiltu rašanos. Ja savienojuma vietās rodas spraugas, tās jāizpilda ar siltumizolācijas materiāla sloksnēm. Ņemot vērā, ka dotā siena ir būvēta no 2 veidu materiāliem dažādos laikos, jāparedz deformācijas šuves izveides vieta. Ar līmeņrādi pārliecinamies, vai siltumizolācijas loksnes ir pielīmētas precīzi, gan horizontāli, gan vertikāli.